nav demokrātisks veids, kā atbalstīt un stiprināt Latvijas energo neatkarību. Un šādā veidā, faktiski atbalstot šos grozījumus, jūs atbalstat veidu, ka nevis attīstības projekti tiek pielāgoti likumam, bet likums tiek pielāgots attīstības projektam. Un vēlos norādīt, ko jūs varat, droši vien esat izlasījuši TAP portālā, ka arī šiem grozījumiem nav bijusi sabiedrības līdzdalība. Un faktiski tiek apieti ne tikai ministra kabineta noteikumi un likums, bet arī sabiedrība ar šo veidu. Un tas, manuprāt, nav veids, kā virzīties uz priekšu. Vēlos arī papildus atgādināt, ka balsojot par šo Zaļo un Zemnieku savienības ministra iesniegtiem un sagatavotiem grozījumiem, jūs faktiski pārrulējat pāri Dienvidu Kurzemes novada iedzīvotājiem, kur šis Elvina projekts Pāvilostes apkārtnē skars. Un vēlos atgādināt arī saistību ar budžetu, kur budžetā ir iesniegts uz 3 gadiem no aizsardzības ministrijas 48 miljoni šī projekta kontekstā, lai kompensētu no šī projekta izbūves radaru traucējumus. Vēlos atgādināt, ka Zviedrijas puse no līdzīgiem atkrastes vēja projektiem ir atteikusies un savu energo neatkarību attīstīs citos veidos. Un, manuprāt, nav samērīgi, ka mēs vēlamies mūsu militārās spēju budžetu pārvirzīt uz ārvalstu investora maciņu, jo neviens Latvijas komersants nav izrādījis interesi par šo projektu attīstību. Tātad mēs runājam par ārvalstu, vācu, dāņu un citiem uzņēmumiem. Un šobrīd ģeopolitiskajā situācijā no aizsardzības ministrijas budžeta 48 miljonus tam pārvirzīt, manuprāt, ir nepareizi. Un arī projekta sākumā, ko referents minēja par datumu, kad projekts tika uzsākts, nekad nevienā brīdī nebija paredzēts, ka Latvijas valsts nodokļu maksātāji, pie tam no militārā budžeta, studēs ārvalstu investoru projektu. Pie tam projektu, kur jaudas ir paredzēts nevis paturēt Latvijā un nodrošināt lētāku elektroenerģiju, bet aizpumpēt tālāk uz viņu mītnes zemēm. Tieši tādēļ arī ir šī viņa interese. Gan nopelnīt, gan saņemt jaudas. Jā. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir nepieņemami vājināt militāro budžetu šajā kontekstā. Un man ir žēl, ka Tautsaimniecības komisija ir atbalstījuši šo un joprojām uzskatu, ka energo neatkarība, kur vēja parkiem ir noteikti vieta Latvijas portfelī, ir jādara caur citiem veidiem. Arī Elvindam sākumā bija paredzēta vairākas zonas, vairākas vietas, kur šobrīd netiek pētītas. Tāpat atgādina par valsts mežu un Latvijas energo kopuzņēmumu, kas būtu nacionālām interesēm, manuprāt, prioritārs, jo šīs jaudas un arī gūtā peļņa paliktu Latvijai, nevis ārvalstīs. Līdz ar to es pieļauju, ka mūsu mērķis par energo neatkarību visiem ir viens šeit, bet tas izpildījums, manuprāt, ko šobrīd koalīcija ir uzņēmusies, ir nepareizs, Latvijas nacionālām interesēm neatbilstošs un šajos konkrētajos grozījumos arī nedemokrātisks. Jo apiet brutāli ar likuma grozījumiem groza vienam projektam labvēlīgi un apiet sabiedrību. Manuprāt, tas nav veids, kā strādāt, un es aicinu šobrīd šos priekšlikumus un grozījumus noraidīt. Paldies!